Šodien Vērmanes dārzā pulcējās ļoti daudz nevienaldzīgu cilvēku. Rīgā notiek Eiropraids 2015. Līdz ar to mēs devamies uz šo pasākumu, lai noskaidrotu, kāds noskaņojums valda iedzīvotāju vidū. Kāpēc pasākums notiek šogad tieši Rīgā, Latvijā? Tāpēc, ka šogad ir tāds zīmīgs datums, 10 gadi kopš pirmā praida Latvijā. Arī zīmīgi tas, ka šobrīd arī Latvija ir prezidējušā valsts Eiropas Savienības padomē. Mums likās, ka Eiropas praids patiešām ir piemērots šobrīd mums. Un 10 gadi pēc pirmā praida, es domāju, šis ir brīnišķīgs laiks, lai to organizētu. Un cik cilvēku piedalās Eiropraida 2015? 5000! Ar dombiedriem atnācām paust savu attieksmi pret praidu. Un stāstiet lūdzu, kāpēc jums tas nepatīk un jums liekas, ka tas nav normāli mūsdienu laikos? Mēs uzskatām, ka homoseksuālisma propaganda Latvijai nav vajadzīga. Homoseksuālismu šie projekti, globālie projekti, viņi orientēt uz to, lai samazinātu iedzīvotāju populāciju pasaulē. Un Latvijā tā pati maz iedzīvotāji, priekš Latvijai tas nav vajadzīgs. Kā jums liekas, kāpēc nepieciešams atbalstīt homoseksuāļus un kāpēc tas ir svarīgi darīt mūsdienu laikā? Lai cilvēki pieņemtu, ka tā ir norma, nevis, ka tas ir kaut kas, es nezinu, pretdabisks. Es negribētu, lai mans bērns kādreiz būtu nobijies par to, kas viņš ir. Es gribētu, lai viņš jūtās droši, neatkarīgi no tā, vai viņš ir homoseksuāls vai ne. Скажите, против чего вы протестуете и почему именно так, наступая на флаг? Мы протестуем против Европрайда. Даже не можно сказать Европрайда, потому что не все в Европе извращенные, не все гомосексуалисты. Гомопрайд – это наглое вмешательство в традиционную семью Латвии. Почему? Почему? Во всех устоях была традиционная семья, мать и отец. Могут ли гомосексуалисты родить ребенка? Просто нет. То есть вы считаете, что то, что происходит, это ненормально? Это ненормально, конечно. Это не только я, это во многих странах мира это поддерживают. Конечно, не все, но правительство на высшем уровне. Большая часть гомосексуалисты и извращенцы. Где наше правительство, где правительство Латвии? Он больной, видите, он сам больной, на чем он похож. А можно вас интервью? Да, можете, пожалуйста. Sakiet, lūdzu, jūs esat pret to, kas notiek, vai pār, vai... Pār. Kāpēc? Tāpēc, ka man pa vienu draugu viņi tādi paši cilvēki kā mēs. Nav sliktāk pa visiem. Un bērns audzina un visu ko. Vot tādi te kā te. Jā, vot tāds kā jūs viss izjājiet pakaļ un priekšā un tikai tēlojat sevi. Jā. Мне не надо туда. Идите туда. Kā jums liekas, kāda ir galvenā atšķirība starp tiem cilvēkiem, kuri gāja gājienā un tiem, kuri palika aiz žoga un tur visādus kliedzienus pretīgus? Galvenā atšķirībā, ka viņiem nav jautri. Mums bija ļoti jautri. Mums skanēja dziesma, Eirovīzijas dziesmas ne tikai, un mums ļoti jautri paskatīties, šeit ir ļoti labs laiks un ļoti visiem jauki. Es domāju, ka tiem tur vienkārši nav jautri. Es domāju, ka viņam vajadzētu noteikti pievienoties mums arī. Es tik pateikšu jums vienu, vajag vēsturi mācīties, vēsturi. Baznīca, ko pateica, baznīca klausāties. Vēl nebija ne baznīca, ne bībele nebija, geji lesbieši jau bija, jūs padomājiet to. Jūs to atbalstat vai neatbalstat? Nē, es neatbalstu, tas nav pieņemams. Es vārdos nevaru pateikt, cik es esmu lepns pat labāk par to, kas šeit šodien ir noticis. Paldies jums visiem! Paldies arī tiem dažiem mazajiem cilvēciņiem, kuri pa ceļu mums rādīja šitādus pirkstus un pierādīja, ka viņu vairs nav īpaši daudz. Я представляю Украину. Я приехала из Киева, и, собственно, в Киеве, в Украине у нас все еще невозможно проводить подобные прайды, к сожалению. Мы приехали сюда, чтобы показать свою солидарность и выразить то, что мы хотим выразить у нас, но, к сожалению, пока не получается. А почему на Украине это не получается сделать? В Украине достаточно гомофобная ситуация, и, к сожалению, наше правительство все еще не идет нам навстречу. То есть никаких законов, которые бы защищали нас от насилия и дискриминации, пока не принято. Šodien stāsts nav par vienas sabiedrības grupas, bet par visu mūsu tiesībām.
Tādēļ, ka dzīvot drošā sabiedrībā, kur jūs nevarat ietrāpīt tai grupā, kas pēc nezināmām pazīmēm kādam varēs nepatikt. Tāpatās kā cilvēki, kas piedzimst ar zilām acīm, vai kas piedzimst tādi, kas ir īsāka auguma vai garāka augumu, tās ir pazīmes, kas nav atkarīgas no cilvēka izvēles. Tieši tāpat kā būt homoseksuālam nav cilvēka izvēle, tas ir cilvēka daba, ar kādu viņš piedzimst. Līdz ar to nav nekādu tiesību un nekāda pamatojuma, lai cilvēkiem ar homoseksuālu orientāciju liektu tās pašas tiesības, kas ir visiem pārējiem sabiedrības locekļiem.